Tā. Un kas tiem hipsteriem vēl, zin kā, viņiem bija raksts tāds, ka hipsteri paņem, nopērk spoguli, kamēr rītīgo 500 latrītīgi, ja? Tad viņi galās, viņi nevelk nekādas programmas, viņi pērk, lai krūtāk, lai viss spīč. Viņi nopērk pa 200 latiem, tur kaut kādu Photoshop, 1100 Pro Uber, 512 megabaits, nezinu. Nu, tas kopā kaut 700 lati. Un tad taisa tādas bildes, kas būtu fočēts ar fočiku, kurš maksā 5. Kaut kādu vecu. Tad te parastu, kuram bildes jāiet jānes uz Photoshop, Photolux. Tu pat noskatīties bildi nevari. Un, kad tu atnāc uz veikalu, tu tikai tad redzi, bļāķ, šitā nesanāca, es aci nomirgu. Fuck. Bildi vienkārši metam. Dries, kā agrāk bija ar tiem veciem fočikiem. Tev ir, cik tur 27 bildes tu varēja uztaisīt, laikam, ar to vienu lenti. Jā. Un tu aizbrauc uz kaut kādu Franciju, uz Parīzi, pie Eiffeltūra nobildējies. Tu taču nevar nostīties, kā sanāca bildi. Un tu nobildēji, un sanāk tā, ka tu tur tieši kaut ko tur kuli pakas vai ko. Un tu brauc mājās laimīgs, un tad sāc, man būs tu pie Eiffeltūra, un tur bildes, tur rādīšu visiem draugiem. Un tā aizvien tur projecē, un tu tur stāvi, tur acis ciet, mutu vaļā, kuli, kas. Vienkārši. Tik seksīgi bildes sanāca vienkārši. Man mājās arī tas vecais, tas zenīts, bācāk. Tāda vērtība vienkārši. Jā, Božikam arī no 30. gadiem, viņam kameri no 30. gadiem. Sēž tur čakarē, viņu vēl jāgriež ir. Nu, viņai tur tas noķīts aizgriež. Vajag palielināt. Ej, dos. Jā. Labi, kas mums tur vēl ir? Tā ir kamera, ko mēs Dancing City Detectives filmējam. Viņai pat nav vadu, kur pielikt datoram, blēķi. Kā tu jūs varat ierakstīt? Es nezinu. Beigas tev izdarīja. Božik. Da, nē, mums ir. Monsters. Mums ir seksīgi. Mums bija 2 kameras, viena nosprāga filmēšanas laikā. Jums tas City Detectives ir cenzēts vai ne? Jā, nē. Dzēn, mēs šo necenzēsim. Dzēn. Mums jau zina, kā mums sākumā bija. Mēs sākumā domājam, tur nekādu lamuvāru, neko cenzēsim. Nu, būs parastā valoda, jo mēs ejam uz internacionālajiem tur festivāliem. Un beigās mēs viņu mēģinām kaut kādu pusgadu un domājam, tur šis nav interesanti. Vienkārši mums pēc katra vārda vienkārši fuck, motherfucker, viss kaut kas tāds. Mēs jau vienkārši sākām nepievērst uzmanību. Tā. Bet, es domāju, ka mēs viņu ieliksim kaut kur un tu varēsi nostīties. Vismaz ideja, tas ir pirmais, ko mēs reāli izdarījām.